Manu ikdienu īstenībā tā būvniecība tik ļoti neietekmē, jo es strādāju nodaļā A1 korpusā, man ir sava darba vieta un šeit viss ir uzbūvēts. Bet tas noteikti ietekmē nākotnes jauno kolēģu ikdienu un vispār viņu domas par to, ko viņi darīs. Jo šī te korpusa kavēšanās jauniem speciālistiem, kas tagad pabeigs rezidentūru, viņi jau nezina par savu nākotni. Nav pabeigts korpus, nav darba vietas, neskaidra nākotne. Mēs pazaudēsim vienkārši jaunus kolēģus, kas aizies citur strādāt. Es atbalstu, jā, protams, jo šis ir strateģisks objekts, šeit nevar kavēties. Šī nav parasta ēka, šī ir slimnīca. Būvniekam bija doti termini, būvnieks piekrita, iepriekš jau kavējās, bija droši vien sapratne, nāca pretī, bet vienalga šī kavēšanās turpinās, un es arī redzu, ka tā rosība šajā objektā nav. Tur klusums pilnīgs. Telpas jau nav svarīgākais. Svarīgākais ir personāls. Ārsti jau ir, mēs jau strādājam tur, kur mēs esam arī šobrīd. Arī citi kolēģi, kuriem ir plānots pārcelties uz šo jauno korpusu, viņi jau strādā vecajās telpās. Vienīgais tur ir limitēts, teiksim tā, šī vieta, un pacientiem nākas gaidīt. Un, diemžēl, arī ļoti liela daļa sūdzība ir dēļ tā, ka vienkārši pacienti gaida, jo nav vietas. Cik vietas ir, tik viņas ir, un šajā slimnīcā noslodze ir vairāk kā 100%. Visas manas gultas, kuras es ārstēju, vienmēr ir pilnas, nekad nav bijusi diena. Manos pirmajos 4 mēnešos, kā es šeit strādāju, kad man būtu kāda brīva gulta, un tur es gaidītu, ka kāds pacients nāks. Nē. Tieši otrādi gaida rindā, kā kāds pacients aiziet mājās, tā uzreiz vietā jau ir cits, kurš ir gaidījis šo vietu uzņemšanā. Pieprasījums ir. Mēs jau to redzam, šie iepriekšējie sižeti par ātrās palīdzības brigādēm, kas gaida rindā, lai uzņemšanas nodaļā nokļūtu. Uzņemšanas nodaļā nevar viena pati visu šo teiksim tā, pacientu plūsmu apkalpot. Ir vajadzīgas nodaļas, ir vajadzīga liela slimnīca ar speciālistiem, ar gultām, lai šos pacientus, kas tiek akūti nogādāti slimnīcā, varētu izmeklēt un arī ārstēt. Jo uzņemšanu viņus izmeklē, bet tālāk viņam jānonāk nodaļā, jānonāk pie konkrētā speciālista un jāsaņem nepieciešamā palīdzība. Šobrīd dēļ tā, kad kavējas šis projekts, ir vairāk jau sižeti bijuši, kad pacienti guļ Stradiņas slimnīcas uzņemšanā, ilgstoši ir neapmierināti. Jā, bet, diemžēl, mēs nevaram, es no savas puses nevaru palīdzēt, cik ir gultas, cik ir vietas nodaļā, tik viņas ir, vairāk es viņas nevaru radīt. Būt godīgam. Ja nevar pabeigt, tad tā arī jāsaka, ir nevis jāsola. Solīt nevajag, ir jābūt reālam. Ja nevar, tad ir jāpasaka, ka nevar, mēs nevaram, mēs netiekam galā. Es arī pacientiem tukši nesolu. Ja ir konkrētas lietas, ko viņiem var palīdzēt, tad var palīdzēt. Ja nevar, tad mēs arī tā pasakām, ka mēs nevaram palīdzēt, vai ja nepieciešams cits speciālists, tad sūtam pie cita speciālista.